Mammas, kas pēc mazuļa pirmās dzimšanas dienas vēl aizvien paliek mājās auklēt mazos, nereti sūdzas, ka nespēja apdarīt visus dienā ieplānotos darbus, jo mazais kā dadzītis staigā ieķēries mammas brunčos un ik brīdi vēlas būt klāt. Tā nu reiz ir patiesība un jāpieņem zināšanai ikvienam vecākam vai bērniņa pieskatītājam. Mazulis, kas iesoļojas 2. dzīves gadā, vēl nespēja un neprot spēlēties viens pats. Vienatnē gadu vecs bērniņš spēj rotaļāties vien dažas minūtes, savukārt tuvojoties 2 gadu vecumam, augstākais pārdesmit minūtes. Tā kā pirktās rotaļlietas bieži vien ātri apnīk un mazuli interesē tikai mammas klātbūtne, ļausim spēļu mašīnām, puzlēm un grāmatām nedaudz atpūsties. Lūkosim, kā paspēt apdarīt mājas soli un tāpat laikā izklaidēt un rotaļāties ar bērnu. Noskatoties šo filmu, uzzināsiet, kā padarīt mazuļa ikdienu interesantu, izmantojot lietas, kas atrodas ikvienā mājā, un kā šāda darbošanās veicina bērna attīstību. Tieši 2. dzīves gadā bērniem ir raksturīgi savās rotaļās izmantot nevis rotaļu mobilo telefonu, bet gan tēva telefonu, nevis rotaļu servīzi, bet gan īstos šķīvis virtuvē. Un tas arī ir loģiski un dabiski. Bērnam ir jāapgūst visa vide ap viņu. Tas nozīmē ne tikai rotaļu plaukts, bet arī mājas sadzīves priekšmeti. Izmantojiet jebkuru sadzīves priekšmetu, kas neapdraud bērna drošību, lai paplašinātu viņa redzeslauku un palīdzētu viņam darbojoties izprast pasauli, lietu kārtību ap sevi un kļūt pieaugušākam. Mammai zināma dienas daļa jāpavada virtuvē, gatavojot ēst un mazgājot traukus. Savukārt bērnu virtuve piesaista ar daudzajiem sadzīves priekšmetiem. Un tā ir viena no piemērotākajām telpām mājā, kur mazuli var iesaistīt ikdienas darbiņos. Iespējams, ka mazais ar savu darbošanos radīs lielu nekārtību, taču vēlāk viņu var mēģināt iesaistīt arī uzkopšanas darbos. Mazajiem ļoti patīk spēlēties ar ūdeni, un to var darīt, ļaujot bērniņam iesaistīties, piemēram, augļu mazgāšanā. Vienlaikus bērnam jāskaidro, ko viņš dara, nosaucot darbības un priekšmetus. Nomazgājām, vai tad visus saliekam iekšā, met tik iekšā ābolus. Mums visi ir jānomazgā, lai būtu tīri, ja? Tikai tad Toms varēs ēst. Brālis arī mums palīdzēs. Brāli. Jā, brālis arī palīdzēs. Lai gan var gadīties, ka sākumā ūdens noskalo ne tikai ābolus, bet vairāk izlīst uz grīdas un bērna drēbēm, vecākiem tomēr jānovērtē mazuļa darbošanās ar uzslavu un atzinīgiem vārdiem, kas savukārt bērnam veicinās pozitīvu pašvērtējumu un būs lieliska motivācija arī nākamreiz pieteikties palīgos mammai. Aha, un slaukam, nu redzi malacis, jau pats zini, kas tev... Vēl, es jau tev drielīt noliku šeit, reku šeit dēliņu. Nu, re. Jā, malacis. Toms strādā. Kur mums kāda bļoda ir? Kur mums ir kāda bļoda, kur mēs ieliksim ābolīt iekšā? Atcerieties savu bērnību, kad jūsu vecāku uzslava lika censties vēl vairāk, darīt vēl lielākus varoņdarbus, rīkoties ar vien pieaugušāk. Tātad uzslavējiet savus bērnus. Tieši uzslava veicina ne tikai viņu pozitīvu pašvērtējumu, bet arī liek darboties vairāk, aktīvāk, drošāk, radošāk. Darbojieties kopā ar bērnu, un katru reizi, kad viņam kaut kas izdodas, sakiet, redzi, tev sanāca, es lepojos ar tevi, kāds tu malacis. Un jūs mazais Pēterītis iekšēji jutīsies lielais Pēteris. Kad augļi nomazgāti un noslaucīti, tos var salikt kādā traukā. Dažādu priekšmetu ielikšana un arī izņemšana attīsta bērniņa roku locītavu koordināciju, kā arī vingrina mazos pirkstiņus, veicinot runas attīstību. Lai arī bērns vēl ir par mazu, lai mācītos skaitļus, mamma var skaitīt, jo tas jau lielākā vecumā palīdzēs mazajam pašam apgūt ciparus un veicinās skaitīt prasmi. Pasties, kādi tev tīri ābolīši. 1, 2, 3, 4, nu vēl. Pasties. Nu, metam iekšā bļodā. 5. Mums kādi smuki tīri ābolīši. Ūdeni var izmantot arī nelielai masāžai, ļaujoties, lai ūdens strūkliņa izmasē mazos pirkstiņus un plaukstiņas. Īpaši labi šādam mērķim ir izmantot dušu. Jebkura pirkstu masāža veicina valodas attīstību.
Ar pirkstiņiem var arī izmēģināt izveidot gredzentiņu, kuram ūdens strūkla tek cauri. Pieaugušajiem tas liekas vienkārši, taču mazajiem sākumā tas var būt visai sarežģīti, un šāda darbošanās, tāpat kā ābolu likšana bļodiņā, trenē koordināciju. Lai bērns veiksmīgāk apgūtu pasauli ap sevi un veiksmīgāk funkcionētu tajā, viņam ir jātīsta koordinācija. Tātad prasme pārvaldīt savu ķermeni, sākot no lielajām kustībām, un to var trenēt ar futbolu, lēkāšanu, kāpšanu pa kāpnēm, kūleņu mešanu un tā tālāk, beidzot ar sīkām darbībām, kuras viņš veic ar saviem mazajiem pirkstiņiem. Tātad gan plastilīns, gan pupu pārbēršana, gan makaronu vēršana. Pirkstiņi attīsta ne tikai bērna koordināciju, bet arī pirkstu trenēšanu un plaukstu trenēšanu veicina viņa valodas attīstību. Un tas ir svarīgi līdz pat skolas vecumam. Bērnam jāļauj arī darboties ar traukiem. Svarīgi, lai tie ir neplīstoši un mazais nevar sevi savainot. Traukus var piepildīt ar ūdeni, pēc tam to izliet vai arī pārliet ūdeni no vienas burciņas otrā. Lai arī no malas pieaugušajiem tā izskatās kā bezjēdzīga laistīšanās, patiesībā šāda darbošanās trenē bērniņa koordināciju, veido izpratni par telpu un jēdzieniem pilns un tukšs. Bum, bum, var nokrist uzmanīgi, jā? Lai dārā. Jautru rotaļāšanos un vētru ūdens glāzē var uzrīkot ar salmiņiem. Vecāki un bērniņš viens otram uz sejiņas un matiņiem var pūst gaisu, tādēļ imitējot vēja plūsmu un attīstot mazuļa fantāziju. Savukārt, jebkurā ar ūdeni piepildītā traukā var pūst burbuļus. Dažādi pūšanas vingrinājumi vienlaikus ir arī elpošanas un mēles vingrinājumi, kas palīdz pareizi izrunāt burtus. Jo vairāk mazais pūtīs ar salmiņu, jo vieglāk viņam veiksies ar burtu Z, C un S izrunu. Šitā, tā. Lai kā mums, kā vecākiem, gribas ieteikt pareizo veidu, kā rotaļāties, pareizo veidu, kā uzkopt māju, pareizo veidu, kā noslaucīt ābolus, ļaujiet bērnam būt pašam savas darbības iniciatoram, ļaujiet viņam kļūdīties, ļaujiet viņam meklēt jaunus ceļus vienas vai citas darbības veikšanā. Tā viņš attīst savu radošumu, tā viņš iemācās paļauties uz sevi un pieņemt pats savus lēmumus. Protams, atcerieties par drošību, jo par bērnu drošību atbildam mēs, pieaugušie. Protams, ka pēc šādas darbošanās virtuvi var būt pārņēmuši īsti ūdens plūdi, taču arī te mazo var aicināt palīgā un viņš jutīsies novērtēts. Noslauki krēslu, redz, kāds netīrs mums viņš un slapš tagad ir. Slaukam kārtīgi. Bet to bļodu iedod mammai. Viss? Mamma vēl bišķi. Ko vēl? Svarīgi bērniņam neuzspiest kādu darbu, bet gan vērot viņu un saprast, ko patīk darīt pašam mazajam. Laistīt puķes vai palīdzēt izkrāmēt bļodiņas no trauku mazgājamās mašīnas. Starp citu, tādu krāmēšanos vajadzētu pavadīt ar sarunām par krāsām un formu, un līdzīgu darbošanos var izvērst arī pie veļas mašīnas. Bērniņš labprāt ikreiz palīdzēs slaucīt mammai grīdu, ja vien pieaugušais spēj samierināties, ka no mazā palīga darbošanās istaba dažkārt kļūst vēl netīrāka. Te nu būtiski iegaumēt, ka bērniem svarīgāka ir pati darbošanās, savukārt pieaugušajiem ir svarīgs rezultāts. Otrā dzīves gada laikā bērns iemācās ēst patstāvīgi. Savukārt vecākiem jābruņojas ar pacietību ne tikai tāpēc, ka daļa ēdiena aiziet nebūtībā, bet arī tādēļ, ka mazajam tas sākumā padodas visai lēni, it sevišķi, ja viņš grib ēst tāpat kā pieaugušie, ar dakšiņu. Tomēr apziņa, ka viņš to var pats, palīdz veidot pozitīvu pašvērtējumu. Lūdzu. Mašīna lidmašīna lido mutē iekšā, ja? Lēnām ar dakšu lēnām. Uzdursim gaļi. Īstiņa. Sakot kārtīgi. Sakot ar zobiņiem. Pilna mute ar zobiem. Viena vai pusotra gada vecumā mazulis pats vēl nemāk apģērbties, taču ģērbjot bērniņu, mamma ar viņu var sarunāties, lietojot īsas un mazajam saprotamas frāzes, tādējādi palīdzot attīstīt komunikācijas prasmes. Sarunāšanās ar bērnu ir arī sociālās un emocionālās pieredzes veidošana. Novilksi zeķītes? Nē.
Tā ir tava kāja. Mana. Un tā ir tava kāja. Jā. Jā. Tā ir. Un tā ir mana kāja. Un kur ir mammas kāja? Kur ir mammai kāja? Parādi. Tur. Kāja. Un kur ir onkulim kāja? Tur kāja. Tur. Ar laiku mazais pats centīsies saģērbties, bet kamēr viņam palīdz mamma, ģērbšanos var lieliski izmantot, lai bērns labāk iepazītu savu ķermeni. Un kur tev ir roka? Roka tur. Roka. Jā, šī ir kreisā roka. Tēta. Un tā ir labā roka. Un arī ir roka. Tante. Tantei, jā. Un otra roka. Divas rokas. Viena. Divas. Kur mammai ir roka? Kalamete. Mammītei rokas. Labā roka, kreisā roka. Ja, mammītei? Tā. Iedomā savu labo rociņu. Sveiki, sveiki. Sveiki, sveiki. Ja? Jā. Velkam galvu. Rociņu, kreisā rociņa. Teiska. Kreisā, labā rociņa. Eba. Labā. Nu, re, krekls mugurā. Bērnu valodas attīstība notiek ļoti individuāli. Viens mazulis jau gadā izsaka vairākus vārdus, cits klusē līdz 2 gadiem. Un tomēr tieši 2. dzīves gadā bērnu valoda attīstās ļoti strauji. Protams, valodas attīstība visvairāk veicina sarunas, kopīgas grāmatu skatīšanās un dažādi verbālie uzdevumi. Bet tāpat laikā valodas attīstība var sekmēt arī masējot bērnu seju, šķoboties, rādot viņam mēli un sagaidot tādu pašu mazu rozā mēlīti sev pretīm, tātad veicinot sejas sīkās muskulatūras attīstību neikdienišķos veidos. Lai gan mazulis 2. dzīves gadā vēl nemāk apieties ar zobu birsti, vecāki to var izmantot ne tikai ierādot pareizos zobgraužu aizbiedēšanas paņēmienus. Ar zobu birsti uz bērna sejiņas var zīmēt punktiņus, svītriņas, aplīšus, tādējādi stimulējot visu sejas muskulatūru, kas savukārt palīdz valodas attīstībā. Jo ne jau tikai mute, bet gan visa seja ir tā, kas patiesībā runā. Zobu birstes vietā var izmantot arī otiņu un šādi pamasēt mazuļa plaukstiņas un pirkstus, jo, kā zināms, tieši bērnu pirkstu galiņos atrodas valoda. Mazuli interesē un fascinē viss, ko viņš redz spogulī. Kopīga dažādu grimašu veidošana pie spoguļa izraisa ne tikai lielu jautrību, bet arī lieliski trenē sejas muskulīšus, kas ir ļoti svarīgi runas attīstībai. Skatīšanās uz savu un kāda blakus esoša cilvēka attēlu spogulī bērnā veicina arī sevis un citu līdzcilvēku apzināšanos. Atvilknes un virtuves skapji ikvienam mazajam pasaules izzinātājam ir viens no lielākajiem vilinājumiem, un nevajadzētu bērnam liekt šo prieku. Mazulim ļoti noderīgi ir iemācīties ielikt un arī izņemt dažādus priekšmetus no kastēm, plauktiem un atvilknēm. Ielikšanas izņemšanas rotaļai nodara ļoti daudzas sadzīvē izmantojamas lietas, un bērniņš tādējādi iegūst izpratni par formu, krāsām un lielumiem. Arī satura pārbēršana no viena trauka citā attīsta mazuļa roku locītavu koordināciju un vingrina pirkstiņus. Pārbēršanai var izmantot, piemēram, dažādus makaronus, kurus bērns var arī pārlikt ar pirkstiņiem, kas ne tikai veicina runas attīstību, bet arī loģisko domāšanu. Un, protams, kas var būt interesantāk par dažādu skaņu izvilināšanu, bungājot ar karotēm pa bļodām un katlu vākiem. Rotaļas, kurās ietverti dažādi trokšņi, palīdz atklāt daudzveidīgo skaņu pasauli, kas attīsta bērna iztēli. Pirkstiņus lieliski izvingrina papīru plēšana, kurus ņurcot mazajās rociņās var izvilināt arī dažādas interesantas skaņas. Ai, kā skan! Markus tagad ar abām rociņām. Noliksim to malā, māma neņems nost. Jā, māma plēsīs un Markus plēsīs. Pielika pie pirkstiņiem, to likt zemē, jā. Māma noņems. Skaitām panti un pirkstiņu rotaļas mazajam trenē atmiņu, kā arī vienkāršais vārdiskais saturs, ritms un uzsvērumi palīdz attīstīt valodas spējas. Jājam, mēs ar zirgu
Ja tas kritīs, ņemsim citu. Soļiem. Soļiem. Tak. Rikšiem. 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 Putis blikstām. Oleksiju. Oleksiju. Kā saka kaķīts Markusiņ? Ņau. Ņau. Palika pulks. Kalniem, pa kalniem, pa kalniem un Kad neatnāk zivs atpakaļ, vai ne? un mīļš, mīļš, mīļš. Nu vēlreiz. Ko? Opā! Skaitām panti ir svarīga bērna attīstības sastāvdaļa. Skaitām pants kopā ar ritmisku darbošanos ļauj bērnam apgūt izpratni gan par ritmu, gan par rituālu. Skaitām pants atkārtojas gan par to, kas tūlīt notiks, jo pēc dop kritīs vai pēc hop paliksies. Skaitām pants arī veicina bērnu iztēli un ir jautrs. Ja jūs nezināt nevienu skaitām pantu, tas nekas, saceriet paši. Vecākiem vajag arī rādīt ar dzejolīti saistītus žestus un parādīt dzejolīti darbībā, jo tas mazo uzjautrina un notur uzmanību. Cepam, cepam kukulīti, jā. Citu lielu, lielu, lielu. Tētim dosim lielo. Parādīsim lielo, pavingrināsim rociņas. Lielu, ui, lielu, lielu. Un mazu, mazu, maziņu. Markusam garšo kukulīti. Jā. Jā. Skaitām panti bērniņu arī nomierina un uzlabo viņa noskaņojumu. Vai, rociņa. Vai. Vai. Toms tur klausās. Vai, otra rociņa. Vai. Vai. Mīļi pirkstiņi, vai. Mīļš Markus. Mīļš. Vai. 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 Kājiņa, vai. Vai pierīte. Tuk, 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 tuk. Vaidziņa. Pī, 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 pī. Degums. Zodiņš. Ai, zodiņš. Un austiņas. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Un buča. Nakā degums. Pī, 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 pī. Kuku mēs mākam. Bērniem 2. dzīves gadā ļoti patīk spēlēt paslēpes. Šī rotaļa uzjautrina un arī ieintriģē mazo. Ar slēpšanās palīdzību bērns sāk izprast, ka cilvēks turpina eksistēt arī tad, ja viņu pilnībā nevar redzēt. Kur ir tete? Te ir. O, kur ir Markus? Kur ir? Kuku. Atradās. Kur mamma? Kuku? Ai, atradi mammu. Bērnam gada vecumā ir liela interese par visām darbībām, kurās iesaistīts viņš pats, un šo interesi var izmantot, stimulējot mazuļa pasīvo un aktīvo valodu. Lai to izdarītu, piemēram, var nosaukt tās ķermeņa daļas, kurām mamma pieskaras, pakutinot vai samīļojot. Savukārt tas vēlāk iedrošina arī mazuli pašu norādīt uz šīm ķermeņa daļām. Bērnam jāizprot savs ķermenis, jāiepazīst un jāiemīl, jo tā ir viņa māja. Visu mūžu viņš dzīvos savā ķermenī. Jo mazāks bērniņš, jo tālāka viņam ir izpratne par savu ķermeni, bet 2. dzīves gadā daudz bērnu ļoti aktīvi interesējas gan par savām kājām, par nabu, par uzacīm, jau arvien par sīkākām ķermeņa detaļām. Glāstiet viņu ķermenīti, kopā spēlējieties, meklējot kājas, sitot kājas ritmā, pajājot vēderiņu, pajājot savus pirkstiņus. Ķermeņa spēles ir attīstošas un interesantas. Kili, kili, kājas? Kam tie pirkstiņi? Kam tie pirkstiņi? Kādu zeķīti nospiedusi tur tev kājiņa? Markus pats sev kutina kājiņu. Šitā te kutina. Kili, kili. Kili, kili, kili.
Gada līdz 2 gadu vecumā bērniņam ikviena vecāku piedāvātā nodarbošanās ir nozīmīga dažādu prasmju apguvē. Savukārt vecākiem vien atliek ļaut vaļu savam fantāzijas lidojumam, apbruņoties ar pacietību un neaizmirst mazajam izskaidrot visu kopā darīto. Ļaujieties, lai arī mazulis jums piedāvā savus spēles noteikumus un mācieties kopā. Turklāt atcerieties, ka spēlēšanās nav tikai laika aizpildīšana. Bērnam spēlēšanās ir darbs. Vai jūs savā bērnībā pietiekoši daudz bijāt kopā ar saviem vecākiem? Vai pietiekoši bieži jūsu vecāki spēlēja ar jums futbolu, lipināja plastilīnu bumbas un zīmēja zirgus? Neliedziet savam bērnam saskari rotaļā. Esiet ar viņu kopā, spēlējieties, attīstiet arī savu radošumu. Šis laiks, ko jūs pavadat kopā ar bērnu, varbūt būs nozīmīgākais laiks viņa dzīvē, kas palīdzēs viņam izturēt vēlāk dažādus dzīves pārbaudījumus. Rotaļa bērnam ir darbs, pēc tās viņš nogurst. Ļaujiet viņam arī atpūsties no tās, padziediet viņam un paskatieties, kā guļ jūsu eņģelis, aizmidzis pēc darba.